Programmā Word ir pieejams dažādas grafiskās iespējas. Mēs varam ievietot attēlus, klipārtus, dažādas figūras, wordārtu, smartārtu, jeb gudro grafiku, diagrammas, ekrāna šāviņus. Lai ievietotu attēlu Worda dokumentā, izvēlamies komandu Insert Picture. No attēla bibliotekas piemērotu kādu attēlu, dubultklikšķis uz bildes. Aktīvam attēlam ir stūros apaļi marķieri un malu viduspunktos kvadrātiski marķieri. Aiz kvadrātiskiem marķieriem pārvelkot, bultiņi rādā gan uz augšu, gan uz leju, sāniskiem pa horizontāli. Mainot attēla izmērus, attēls tiek attiecīgi saspiests vai izstiepts. Aiz apaļajiem marķieriem pārvelkot, attēla izmēri tiek izmainīti proporcionāli. Ja gadījumā ir nesekmīgi veiktas izmaiņas attēlā, var atcelt dotās izmaiņas ar Reset Picture. Vai arī Reset Picture Size, un šeit mēs iegūstam jau to oriģinālo attēlu izmēru, kāds bijis pašos pirmsākumos. Attēlam var izmainīt fona krāsu, atcelsim visas izmaiņas, šīs ir neadekvātas, veikt korekcijas, gan kontrastu, gan asumu. Braukājot pa šīm izvēles iespējām, mēs redzam automātiski, kā izmainīsies šīs te izmaiņas. Krāsu gamma. Pieejamas dažādas izmaiņas. Mākslinieciskie efekti. Varbūt es iepriekš tomēr atcelšu attēlu izmaiņas, mākslinieciskie efekti. Braukājot pa šo izvēli, mēs redzam, ko dators piedāvā automātiski. Ja kursors atrodas kaut kur lapā, attēls nav aktīvs, aktivizējot attēlu, parādās Picture Tools formatēšanas iespējas. Var saspiest attēlu, pielietot tikai šai bildei, izmetot apgrieztos apgabalus, un ar kādu mērķi, lai drukātu, lai spīdinātu uz ekrāna, piemēram, ielikt kādā weblapā, samazināta izšķirtspēja. E-pastam absolūti samazināts attēla izmērs un vai lietot pašreizējo dokumentu izšķirtspēju. Es nemainīšu šos uzstādījumus. Var nomainīt attēlu uz kādu citu attēlu, Change Picture. Un, piemēram, šādu. Tātad, ja apaļie marķieri bija, lai mainītu proporcionālu attēlu izmērus, kvadrātiskie marķieri, lai saspiestu vai izstieptu pa vertikāli vai pa horizontāli, atcelšu Ctrl+Z, tad šis te apaļais zaļais dod iespēju pagriezt attēlu. Tālāk mums ir pieejami attēla stili, jau ar kaut kādu rāmi, vairāk stili, kaut vai apaļš. Atcelšu Ctrl+Z. Var attēla robežlīniju uzvilkt kādā konkrētā krāsā, efektus, piemēram, atstarošanos. Tas izskatītos šādi. Atcelšu. Un attēlu ievietot kādrā no gudrajiem objektiem. Šobrīd es tādu iespēju neizvēlēšos. Pozīcija attēla izvietojums tekstā. Pašlaik ir automātiski vienā rindā ar tekstu, bet var arī izvēlēties kaut kādu teksta apgriešanas iespēju. Piemēram, brīvi pārvietot pa lapu.
Atgriezīšu atpakaļ vienā rindā ar tekstu un kursoru pārstiepju attēlu uz kursoru vietu. Kā šim tekstam apļauties? Cieši aiz teksta, priekšā tekstam attēlu var izvietot, bet vienā līnijā ar tekstu viņš ir vieglāk kontrolējams. Selection panelis, iezīmēšanas panelis pašlaik rāda, ka man ir viens attēls. Izslēdzu. Līdzināšana, grupēšana un rotēšana vairāk ir piemērojamas zīmētām figūrām un labi operējams, kaut gan rotēt attēlu arī var. Stūra apgriešana, jeb aplaušana attēlu. Izvēlties crop, tēmējot uz attēlu stūra, parādās šie te melnās līnijas, aiz kurām var attēlā apgriezt un samazināt, izgriezt tikai to objektu, kas interesē. Datora atmiņā paliek pilnais attēls, šobrīd ieklikšķinot mēs redzam vairs tikai mazo. Un šīs te apgriešanas arī ir tās, kur, ja mēs vēlamies šo apgriezto attēlu kaut kur publicēt, tad būtu jāizvēlās izmest apgrieztos apgabalus no bildes, lai šis te attēls būtu maksimāli mazs, ja mēs viņu publicējam, printējam vai kaut kur tālāk apstrādājam sūtam. Protams, vienmēr var atcelt pēdējās darbības. Vēl var izmainīt attēla augstumu, platumu. Tālāk nākošais objekts, ko var ievietot, līdzīgi kā attēlam, ir insert clip art. Šobrīd galerija rāda tukšu, go, un man tiek piedāvāti kaut kādi attēli. Stiepju ar peli, turot nospiest kreiso peles taustiņu uz vietu, kurā vēlos redzēt šo clip art objektu. Samazināt, izstiept, saspiest, rotēt un visas attēlu apstrādes iespējas, dubultklikšķis uz attēlu, visu to pašu var veikt. Ctrl+Z atcelšu pēdējās izmaiņas. Daudzreiz atkārtojot, atceļās vairāki soļi. Lūdzu izmēģināt visu šīs attēla apstrādes iespējas patstāvīgi. Darbs ar figūrām, jeb shapes. Insert komanda un shapes, dažādas figūras. Nospiežot uz bultiņas, mums piedāvā biežāk lietotās līnijas, daudzstūras, bāzes figūras un tā tālāk. Ja mēs izvēlamies kādu no šīm figūrām, piemēram, pīrāgu, viņu zīmējot, sanāk neregulāras formas figūra. Kamēr viņa ir aktīva, izmetīšu. Iespējamās viltības. Ņemot šo pašu figūru, turot kontrolu taustiņu zīmējot, figūra zīmēsies no centra. Izmetīšu, bet turot Shift taustiņu, figūra zīmēsies regulāra. Tas ir, ja ir pamatā figūrai aplis, tad viņa būs ideāli apaļa. Pašlaik zīmētā figūra liekas priekšā tekstam, tāpēc es pārdefinēšu šo teksta aplaušanas funkciju priekšā tekstam. Ātrā izvēle, zīmējamie elementi, kādi var būt un kā viņus formatēt, ir pieejama arī šeit šobrīd, kad ir aktīva figūra, aktīvs zīmējumu objektu formatēšanas rīks, es varu izvēlēties jebkuru citu figūru, ko zīmēt. Tikai var rasties zināmas problēmas ar šo te katrai figūrai vienā rindā ar tekstu vai atkal kādā cita noformējuma iespēja. Atcelšu. Kā mēs varētu rediģēt šo figūru? Nomainīt uz citu,
vienkārši šīs aktīvās figūras vietā iegūt kādu citu. Vai izlabot šos te punktiņus. Ļoti īpatnēja iespēja aiz aktīviem edit points, aiz aktīviem melnajiem punktiņiem, vai aiz baltajiem pārbīdīt līkās līnijas liekumu, uz kuru pusi līkums būs. Kliku lapā, un tagad šis te pīrāgs man ir kļuvis kaut kas līdzīgs bērnu ratiņu kūbai. Protams, šāda figūra man nav vajadzīga. Dažām pašu zīmētajām figūrām, kad viņas ir aktīvas, ir redzama maz dzeltena kvadrātiņa, vairāk pagriezti tā kā rombiņa. Aiz šiem dzelteniem kvadrātiņiem pārvelkot turot peles kreiso pogu, var izmainīt, piemēram, šim te pīrāgam, cik daudz tad ir izgrieztais gabals. Pamēģināsim uzzīmēt arī kādu citu figūru. Nu, piemēram, loks. Loka līnija, turot šift būs regulārs, cik garš šis te loks vai šī arka būs, kādas formas vai pakalveida. Pilnīgi izmainīt uz otru pusi un biezumu arī pamainīt var stiepjot šīs te dzeltenos kvadrātiņus. Pilns ir aplis. Nodzēsīšu šīs te figūras. Vēl viena iespēja, ievietojot figūras, lai viņas, ja viņas jāzīmē vairākas, lai viņas haotiski nemētātos pa lapu un būtu vieglāk kontrolējums, izvēlēties pēdējo iespēju jauns zīmēšanas rāmis. Tuvākajā vietā ievietojās lūk šāds te rāmis, kurā iekšā var zīmēt dažādas figūras. Piemēram, tā ir stūrveidīgi nopaļot stūra figūriņu. Šim rāmim, kas līdzinās par rakstlaukuma malām, arī aiz stūrīšiem var mainīt viņu proporcijas, nemainot proporcijas, samazināt, palielināt, vai aiz vidējām līnijām pamainīt viņu izmērus. Protams, izmērus var arī pārstiept ārpus rakstlaukuma malām. Ja šis rāmis neievietosies šī lapā, automātiski pārliks uz jaunu, uzzīmētā figūra. Figūras stilu var mainīt, piemēram, caurspīdīgs. Ja ir nepieciešams pievienot burtus, visātrākais veids labā peles poga vienmēr piedāvā Wordā un Microsoft programmās biežāk lietojamās komandas tieši šim objektam. Vēlreiz. Tēmējot uz objektu, labā peles poga piedāvā šim objektam biežāk piemērojamās komandas, populārākās. Add teksti, pievienot tekstu. Jebkura burtu kombinācija, lai tikai vispār būtu teksts, šo tekstu varu rediģēt tāpat kā parasti Home sadaļā. Aktīvs zīmējamais objekts. Burtu stilus arī šeit var nedaudz piekoriģēt. Ko vēl var darīt ar figūru? Mainīt robežu līniju, aizpildījumu, krāsu. Ielikt fonā jebkuru attēlu. Vai arī ielikt fonā krāsu pārēju, gradientu šis vārdiņš. Ja būs cita gama, būs citas krāsas pārēja. Un kāda no tekstūrām. Tātad figūras aizpildījums būs šīs te iespējas. Vairāk krāsas iedos paleti. Efekti. Ārējās līnijas krāsa tātad. Vai, zaļas aplūdīs būs neredzama. Efekti. Piemēram, atstarošanās. Mēs jau skatījāmies pie attēliem. Atcelšu. Telpiskuma efekts ar visu uzrakstu. Atcelšu. Tālāk, ja šis teksts mūsu uzrakstītais teksts, samazināšu viņu kaut nedaudz un palielināšu pašu tekstu izmēru, lai vieglāk redzēt. Teksta aizpildījumu krāsu arī var mainīt. Tāpat arī teksta
burtu ārējās līnijas. Un pat tāpatās kā rāmim, tā arī tekstam līniju stilu, līniju raustījumu. Tekstā ārējās līnijas ar raustītu līniju. Ja objekts, kurā atrodas kursors, piemēram, šī te kanva, rāmis, nav rediģējams ar pieejamām komandām, tās kļūst bālas. Tātad, ja esmu ieklikšanājis figūrā, ko es tālāk varu darīt? Mainīt teksta virzienu, ar kājām gaisā nav paredzēts, teksta līdzinājumu pie augšas, vidū, apakšā, standartā būtu pa vidu. Linku mēs pašlaik šim tekstam nepievienosim, bet varētu pievienot kādu weblapus linku, nospiežot uz tekstu, lai sāktu pārslēgties uz weblapu. Šobrīd nav aktīva pozīcija, jo mēs tekstu izvietojam šo te zīmēto figūru rāmī, nevis tekstā. Aplaušana arī nav pieejama, bet, ja es uzzīmēšu vairākas figūras, atšķirīgas no iepriekšējām viena virs otras, kaut kam pamainīšu arī krāsojumu, tad šobrīd aktīvs man ir četrstūris, viņš atrodas priekšpusē, viņu var send backward pa vienu figūru pārcelt zemāk, it kā aizmugurē, vai uz priekšu aktīvo figūru. Kā tas izskatās? Nolikt priekšā visiem, pa vienam uz priekšu un priekšā tekstam. Tādas izvēles iespējas, vai sūtīt pa vienam uz aizmuguri, nolikt pilnībā aiz visa teksta, vai sūtīt pa vienu uz aizmuguri. Nolikt pilnībā aiz. Šādā veidā, ja figūras pārklājās, var nolikšu priekšpusē, mainīt secību, kam ir priekšā, kam ir aizmugurē. Ja ir vairākas figūras aktīvas un ar viņām tieši šādā izvietojumā es taisos strādāt, turot shift var iezīmēt kaut kādas atsevišķas, tikai paši izvēlētas figūras, vai ar peli apvilkt rāmi. Var sākt no rāmi vilkt, iezīmēt figūras no jebkura stūra. Šīs figūras, ja tādā sakārtojumā mums viņas būs vajadzīgs tālāk apstrādāt, var sagrupēt. Komanda grupu. Un tālāk šī te grupa jau darbojas kā viena atsevišķa figūra. Darbojas visas tās pašas iespējas, kā jebkurai grafiskās informācijas apstrādes iespējas. Atcelšu ar Ctrl+Z. Bet arī šeit vēl iekšā tomēr ļauj iezīmēt atsevišķu figūru un pamainīt viņas izvietojumu, vai izskatu, vai krāsu. Tāda iespēja tomēr vēl pastāv. Ja šīs visas figūras sagrupētās tomēr vairs nevajag tieši šādā izvietojumā, viņas var atgrupēt. Šīs te figūras aktīvo, piemēram, var rotēt. Vertikāli, horizontāli un paņemt arī smalkākas apstrādes logu atvērt. Un arī šādai zīmētai figūrai var mainīt izmērus gan augstumu, gan platumu. Tāpat, tikai precīzi centimetros, tāpatās kā uz aci mēs mainot, pārstiepjot šos te marķierus. Ko darīt, ja mums gribās uzzīmēt kaut ko ļoti specifisku un izlīdzinātu? Nolikšu kursoru lapas beigās, nospiedīšu Ctrl+Enter pārēju uz jaunu lapu un uzzīmēšu vairākas līdzīgas figūras. Piemēram, četrstūri, piemēram, tekstboksu, kurā var ierakstīt tekstu, līdzināt pa centru, var izvēlēties tekstam specifisku stilu, palielinot burtu izmēru. Ja teksts pārnesās uz jaunu rindiņu vai pilnībā nav redzams, tad šis te
figūra ir pārāk maza priekš teksta parādīšanas. Nu, un vēl kādu, piemēram, ar apaļiem stūriem. Nomainīšu krāsu figūrai, kontrastējošu, lai var pamanīt, kādas darbības tiks veiktas. Šobrīd peles bultiņa neļauj iezīmēt pilnīgi jaunā lapā brīvi klīstošas 3 figūras, tāpēc turot shift es iezīmēju klikts uz katras. Kā izpaužās līdzināšana? Pēc kreisās malas, pēc centra, pēc labās malas. Tas ir, pēc labās malas tagad visi atrodas vienā līmenī pēc labās malas. Paeksperimentējiet ar šiem objektiem, lai saprastu, ar 3 un vairāk objektiem, lai saprastu, kādos virzienos viņi pēc kā līdzinās. Tagad, ja es paņemšu pēc labās malas, tad pēc jāiezīmē, protams, bija visi 3 objekti, tad līdzināsiet pēc labā objekta labās malas. Atcelšu. Līdzīgi ir pēc augšas, atceļu, līdzināt pēc vidus. Vidus būs centrs, tieši centrs starp augšējo un augšējās figūras augšējo malu, apakšējās figūras apakšējo malu. Un pēc apakšas, pēc apakšējā objekta. Atceļu, bet vēl arī varēju uzstādīt vai līdzināt pēc iezīmētiem objektiem, vai pēc lapas robežām, vai pēc visas lapas puses. Tas ir jāizdomā varbūt arī pirms sākam līdzināšanas darbības. Šobrīd nolīdzināšu. Distribute horizontāli. Izkliedēt pa horizontāli ideāli vienādos attālumos. Starp centriem, figūru centriem ir vienādi attālumi. Un to pašu pa vertikāli. Izkliedēt pa lapu. Sadalīt. Arī tā varētu teikt. Pašlaik viss vienlaicīgi iezīmēti, tāpēc neļauj pārvietot. Vēlreiz šī distribūcija, turot shift vai caustiņu pa horizontāli. Vienādi attālumi starp figūru centriem. Nolikt vienā līmenī pēc augšpuses. Kādreiz vajag ideāli vienādas figūras. Kā notiek kopēšana, arī figūras var kopēt tāpatās kā visā Wordā, visā Microsoft Office'ā, turot kontrols taustiņu. Mēs dabūsim, turot kontroles paskritinu, un tad es arī samazinu lapu. Turot kontrolu pārnesu figūru uz citu vietu un dabūnu ideāli vienādus taisnstūrus, kuros var mainīt tekstu. Ideāli vienādus taisnstūrus ar dažādiem tekstiem. Lūdzu izmēģināt visas figūru zīmēšanas iespējas un noformēšanas iespējas patstāvīgi.